Mani sauc Dmitrijs Naumovs, esmu Diana Šnaidera pēc Draknējiem, un man ir 19 gadi. Lielāko daļu no savas dzīves esmu nodejojis sporta dejas 12 gadus. Tagad es pašlaik dragoju, uzstājos klubos, kāzās, jebkura veida pasākumos. Drakvīns ir tas vīrietis, kurš pārvēršas sieviešu tēlā un uzstājās savā stīlā. Pats es esmu nācis no Jēkabpils. 3 gadus atpakaļ es pārvācos uz Rīgu, lai turpinātu deju sporta dejas vēl kvalitatīvāku. Manam dragam ir tikai 1 gads, un visi brīnās par to, kā var pa 1 gadu kļūst, es neteiktu, kā slavenam, bet atpazīstamam cilvēkam. Mani aicināja strādāt Top klubā. Paša sākumā savas draga tēlā mēģināju likt parūkas, likt make-upu, un man piedāvāja tieši tajā vakarā uzstāties. Tā arī aizgāja, kaut kā vienkārši savienoja sporta dejas ar dragu un šovu, un tā arī aizgāja. Šodien Diana Šnaidera gatavojas uzstāšanām Skapī, kluba Skapis. Mēs būsim 5 drakvīni, kuri uzstājas. Es uzstāšos kopā šodien ar Anu Butterfly. Dziedāsim 2 dziesmas. Latvija tieši Rīgā ir grūti pelnīt ar šādu veidu profesiju. Bet var atrast vietas, kur uzstāties. Pats galvenais likt storijus, Instagramā, postus, publikācijas, viss kaut kādas. Un jātaisa ļoti daudz reklāmas. To, ko es pelnu viena naktī, es visu laiku eju minusos, jo katrs tēls ir vienreizējais. Kaut ko es metu, kaut ko es sadodu, kaut ko es pārdodu. Par parūkam iet savādāk lieta. Jo viņas ir valkājamas drusku ilgākas, bet viņi arī ilgi nedzīvo, jo viņi pielīmējas pie galvas un tu viņas rauj un tu var gadīties, ka tu viņas to sietiņu, kura pielīmējas, viņas saraut vai saplēst. Ir atvēlēta 1 diena, tad, kad es reāli visas parūkas pārmazgāju un pārtaisu un tā aiziet gandrīz visa diena. Un šeit, jā, atklāšanas, tas kostīms. Jā. Tu taču neredzēji viņu dzīvē? Nē. Skaties, cik viņš ir milzīgs. Viņš smags? Nē. Šeit ir 50 metri ar audumu. Atklāšanas svārki. Samantatīna bija, vai burleska. Kruši nefigā man visu kaut ko tādu. Šubas obligāti. Šitā mana mīļākā. Makra kliņa. Šito es pats taisīju, bet viņam jau akmeņi nokrita. Un šito arī. Man arī mēs nemanāju. Lai jau vēl. Tum. Kā tu taisīji? Jau? 2 gadus atpakaļ. Nē. 3. 3 gadus atpakaļ. Kā tu bija? Un tā ir tā priekša no tā kostīma. Man šausmīgi patīk tādas kleitas ar rokām un tā kā piedurknēm lielajām. Tā kā pin-up girl. Man ir vēl viena kleita arī tādā tīpā. Un šito kleitu es pats uzšuvu no 0. Kad? Kāds vai
Ļoti sen. Tad, kad man vēl bija šujmašīna, man šujmašīna salūza 19. gadā. Viņa smuka, skaisti. Ar šito ļoti. Bet tā nav manēja, ka es viņu šuvu priekš draudzenes izlaidumam. Bet vat šitā. Kroči kleita. Ar korseti, lielām rokām un izgriezumu. Cipa šeit. Nežēlīgi patīk. Humplas 3 eiro. Danke. Pats galvenais hobijs tagad man ir tieši tas drakvīnas uzstāšanas, bet otrais hobijs ir make-upa likšana. Es iemīlējos krāsās, visu kaut kādās tehnikās. Man ļoti patīk krasoties. Es krasojos gandrīz 4 līdz 6 stundām. Tas mani motivē, tas mani kaut kādā savā ziņā nomierina. Latvijas cilvēki vēl nav iepazinuši ar šitādu veidu profesiju, un viņam liekas, ka tas ir briesmīgi, ka tas nekas tāds mums vēl nav bijis. Ja tu nerealizēsi sevi un neapzināsies ar cilvēkiem, tad arī tev nekas nebūs. Tāpēc arī visu laiku jāiet uz visu kaut kādiem pasākumiem un kā saka krievi, надо светиться лицом. Ir diezgan grūti būt šajā sfērā un ļoti bīstami. Man notika gadījums klubā, cilvēkam es neiepatikos, un viņš izdomāja izmest uz manas galvas no otra stāva glāzi, un man nācās braukt uz slimnīcu un likt šūvus. Draktēls no dzīves tēla ļoti atšķirās, un es mēģinu to atdalīt, tāpēc, ka, ja es apvienošu tas divas lietas vienā, būs ļoti grūti dzīvot, nevarēšu normāli aiziet publiski. Katru reizi, tad, kad es pieeju pie toaletes, nezinu, kuru izvēlēties vīrieši vai sievieši. Un šobrīd sievieši. Mans tēls ir tikai uzstāšanas laika klubos, nevis dzīvajā. Jo, ja es sevi tā vedīšu dzīvajā, ar mani gandrīz neviens arī nerunās. Tāpēc arī ir tā, kas paliek teātri, ir teātris, kas ir ārā, ir ārā. Es iepatikos cilvēkiem, jo es esmu jaunākā drakvīna Baltijā. Un viņiem iepatikās mans tēls, kā es sevi pozicionēju, kā es uzstājos. Man bija gadījums arī negatīvisms. Es strādāju Akropolē un tieši uz saliņas, tad, kad gāja ļoti daudz cilvēku un negribēja nākt pie kases, jo tieši es stāvēju. Bet daži cilvēki arī ar maniem fočējas. Katram ir sava izvēle, katram ir sava gauma un katram ir savs viedoklis. Tāpēc es neapvainojos, tas man tikai attīstā. Es gribu, lai sabiedrība tieši Latvija uzzinātu par drag kultūru, to, ka mēs neesam tie vīrieši, kuri ir pukaini un uzkačāti, kuri uzvelk tikai kaut kādu ļoti sliktu parūku kvalitāti vai svārkus un viss, un bez make-upa un ar bārdu. Tā nav. Ir drakvīna ar bārdiem, ar neskūtām padusēm, bet viņi to dara profesionālāk nekā ļoti daudzi cilvēki redzējuši. Mēs neesam transgenderi, mēs esam tieši cilvēki, tieši vīrieši, tie, kuri profesionāli māca sevi nomainīt citā dzimumā, un mēs to darām kvalitatīvi un skaisti, lai cilvēkiem būtu interesantāk. Un ļoti daudz esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka pat Latvijas drakvīni, viņi izskatās nenormāli pēc sievietēm, ka atšķirt nevar. Un tas ir ļoti liels kompliments par to, ka jebkurš cilvēks var izskatīties ļoti labi, it īpaši arī vīrietis, ja viņš grib nomainīt savu dzimumu.
viņš arī var to izdarīt. Katrs cilvēks var to izdarīt. Ļoti daudz reizes esmu arī dzirdējis par to, ka sievietes saka, kā jūs varat tā krasoties, esmu sieviete, es nevaru. Es sāku teikt tā, ņem otiņas, ņem make-up priekšmetus un sēdēs pie datora un skaties YouTube, jo es arī tā iemācījos krasoties, likt grīmu, jebkāda stila veidā un grūtāk, negrūtāk, pielīmēt kaut ko jaunu, tur nezinu, rētus uztaisīt. Priekš manis tas ir ļoti viegli tagad, jo es iemācījos, es gribēju to iemācīties un jā. Es ar šito dziesmu branču uzstājos. Tas tev bija pirmais brančs, kad uzstājies? Jā. Man nepatika, kā man vajadzēja pabeigt maiņu 6 no rīta. Nē, 7 no rīta mēs pabeidzam maiņu. Jā. Man bija 0 stundas, lai pagulētu pēc maiņas. Grūtas maiņas, sestdienas maiņas. Un es sāku vienkārši, jau likās. Ar savu draudzeni Annu Butterfly draudzējos, ļoti tuvu mēs dzīvojam kopā. Tev jābūt vienam draugam, labākam, un visi pārējie ir reāli paziņi. Es tieku galā ar negatīviem komentāriem, tā izdzēsu un aizmirstu. Atpazīstu uz ielām un ļoti grūti ar to dzīvot, tad, kad tu stāvi rindā vai sēdi kafejnīcā ar kaut kādu savu darba vadītāju vai darba kolēģi vai ar to pašu savu labāko draugu un runā par svarīgām lietām un cilvēks prasa tev pienākumu, prasa nofočēties vai parunāt ar tevim vai kaut kādus jautājumus uzdot. Un jā, ir grūti, drusku ir nepatīkami, bet es nekad neteikšu nē, bet es paprasīšu tad cilvēkam un atstāt mūsu vienatnē un parunāt par mūsu svarīgākajām tēmām. Priekš manis ir ļoti svarīga sava drauga doma, un viņš palīdzēja man reāli realizēt savu drakvīna ceļu. Mani ļoti motivē mani tuvi cilvēki ar to, ka mēs visu laiku kaut ko gribam uztaisīt, kaut kādu pasākumu. Mani motivē arī gan es pats, jo gribēju iesaistīties tajā make-upā sfērā, vizažista Lady Gaga vai, piemēram, kāda citas slavenībai. Tā ir mans lielākais sapnis pagaidām. Pat dzīvē esmu holeriķis pēc temperamenta tipa un ekstraverts. Man ļoti patīk cilvēki, man patīk runāt, man patīk apspriest tēmas, jebkura stila un jebkurai temātikai. Man nepatīk sēdēt uz vietas, tāpēc arī visu laiku gribas skriet kaut kur. Man patīk strādāt, esmu bārmenis. Tā ir viena no visgrūtākajām profesijām, it īpaši klubā. Līdz pat 19 gadiem esmu nomainījis 7 darbus un 7 dažādus profesijas, tāpēc arī jā, es sapratu to, ka es pagaidām esmu bārmenis, vizažists varbūt un drakvīns. Sveiki! Šodien mēs atrodamies Skapī. Šodien es uzstāšos pasākumā Eirovīzijā, tieši Taidē. Es uzstāšos ar dziesmu Matahari Efendi. Šodien arī uzstāsies Vinčeska, Anna Butterfly, fashion slogger. So, let's go! I'm a liar, playing the game of desire. Like Cleopatra, the army of lovers. I set a fire. Mama, 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 mama.
savu stilu. Un, jā, muzika varētu būt no Eirovīzijas vai no kaut kas tam līdzīgs, bet mēs uzstājamies temātikā, bet nevis tajā pašā stilā kā viņiem. Nē, nu, šeit ir doma tāda, ka, piemēram, jā, tā nav nekāda kopija, tā nav nekāda popēle, kur vajag līdzīgi uztaisīt. Bet tāpat tās daudz mākslinieki, kur izvēlās dziesmu, viņi mēģina būt līdzīgi tam. Tur, es nezinu, frizūra, tur, es nezinu, kleita, tonis, jā. Nu, kur tad Toja bija Eirovīzijā šitādā kleitā? Nu, nebija, nu, kaut kāds spāls vēl, nu. Nu, arī Fendi nebija nekas no BDSM. Nu, jā. Nu, tur, zin, kā matu krāsa viņa arī tāda nebija. Nu, kaut kā tas notiek, jā, tāpēc es domāju, ka tur... Nu, es īstenībā, es saku, es nekad neesmu domājis, kā man tur izskatās, kā es gribu, tā es daru visu. Un tāpat tās ir ļoti labi. Man tas pats, tāpēc, ka mana mamma ir Anna, un viņa man arī tā iemācīja darīt. Neklausīties nevienu, klausīties tikai sevi. Skapis atšķiras no citiem klubiem ar to, ka mums ļoti daudz pasākumu, kuru mēs liekam katru gandrīz dienu, kuru mēs strādājam, lai cilvēkiem būtu interesanti nākt ne tikai uz nakts klubu, bet arī dienas eventiem, piemēram, brunch vai nu sieviešu stand-ups. Par mūziku uzstāšanām un kā es izdomāju visas savas uzstāšanas, tas ļoti ātri ieskrien galvā. Man praktiski nepatīk plānot, jo lielāka daļa manas idejas ir izkritušas, bet visus tērpus, kādu mūziku es izvēlēšos, visu pats es domāju, man ir palīgā draugi. Piemēram, Madušerī, kur ir meitene 17-gadīga, kura man taisa tērpus. Draugs Dzimalanks, kurš ir DJs, kurš man palīdz ar mūziku. Anna Butterfly, kura man no malas paskatās un saka, kā man būtu labāk, jo viņa ir mana drauga mama. Nu, vispār mēs iepazināmies ļoti, ļoti interesanti. Es strādāju Riga Cop, Ģēptuvē. Un šitais brīnums. Tu biji galvenā garderobe, es atceros, jā. Jā, un ienāk šīs brīnums. Ar visiem čemodāniem. Zakīšu kostīmē. Es šajā visā kultūrā esmu jau daudz gadus, gandrīz pensionāra esmu, jau man ir 8 gadi. Kad es darbojos šajā visā jomā, nu, es esmu redzējis daudz ko. Esmu redzējusi, kā abižo, kā kaut kā, visas šitās lietas, kas notiek iekšēji, un es viņai teicu, kā būtu labāk, ko darīt, lai varētu izvairīties no tā visa. Nu, viņa klausās, kaut kādu padomu paņem, bet, lielāko daļu viņa, paldies Dievam, nav stulba, viņa saprot, pati dara, kas viņai ir jādara, un kaut kā mēs arī tā kopīgi kaut kā arī turpinam iet tālāk. Bet es esmu priecīga, ka es iesaistījos tieši ar Annu draudzības attiecībās. Jo viņa ir tas cilvēks, kur ir līdzsvarota, un viņa mag paskaidrot visu mierīgi un skaidri. Un viņa var ieteikt, kā uzstāties, kā realizēt sevi, kā aiziet tur, vai kaut kas tam līdzīgs. Tagad es viņu māku, tāpēc, ka viņa vairs neko negrib. Ko tu tagad pateici, nesapratu? Nekas. Nu labi, tu gribi vienkārši, tu gribi jau tagad atpūsties. Nu jā, man jāiet atvaļinājumā, kur tu esi pēdējā laikā, tu tajā kāds atvaļinājums? Tur karas vicis silu. Nu kur tu paskaties sev, zini, kā mugurs sāp, kājas sāp, pakaļ sāp, viss spiež, nav. Ir tie gadi pagājuši. Veikali, kad tu ieeji un tur reāli, milzīga izvēle un vienīga, nevienam arī nebūs tāda. Bet gan Latvija ir ļoti grūti drakvīniem ar to, ka terpa gandrīz nav. Mēs esam vīrieši, kuriem ir kāju izmērs ir lielāks nekā sieviešu. Man paveicās, man 41, bet lielākai daļai drakvīniem viņam jāsūta no cita valsta par nenormālām naudām. Man ir diezgan vieglāk. Man katrā veikalā ir mans izmēra apavi, bet ar terpiem ir kā ir. Bet mēs esam tie drakvīni, Latvijas drakvīni, kuri ģērbjās kā pilnvērtīgas sievietes. Un
Jā, mums ir interesanti tēli, mēs kaut ko arī pasūtam, šūt vai kaut kā tam līdzīgu, bet lielākoties mēs velkam vakara kleitas un arī tajās uzstājamies kā reāls cilvēks, ne kā šaumens, bet kā reāls cilvēks ikdienā, kurš aizgāja uz vakariņām. Mani terpi ir divās dažādas stilos. Fancy, ļoti dārgs, ļoti rozīgs, spilgts, krāsains, bet no otras puses ir arī mans otrais stils, tas ir BDSM stils. Tur, kur ir tīkli, ļoti īsi svārki, daudz visu kaut kādu BDSM siksnu, pļotkas vai kaut kas tam līdzīgu. Tāpēc, jā. Mana atziņa ir, diemžēl, krievu valodā, bet, ko pateikt, doroga, bagati, опасно. Un otrais, sekundu doroga, sekundē dārgi. Pride? Par pagaņci. Par varavīgs. Per varavīgs. Tas ir garšīgi. Garšīgi. Nebalies. Man gan vajadzēs. Es gribu pateikt visiem, kas ir iedomājuši savā galvā, ko viņi grib saistīt savā dzīvē. Tas ir pirmkārt nebaidīties, iet tālāk. Ja tu gribi nopirkt kameru, kura maksā 2000, tad ej strādāt, ej pelni, cīnies par savu labumu, lai tu dzīvotu labāk, lai tev tālāk būtu prieks par sevi, ka tu esi pārvarējis visas savas grūtības un tu aizgāji līdz savam sapnim. Ņem apavus nost. Taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Me, soy Trini. Everything the man have that I feel me. Donde esté el dinero papi give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me that pretty tits, let me do my little shimmy. That look fat, but the waist still skinny. Yo, mira, conmigo pa' amigas, loca la vida. Yo soy muy rica, papel o plástica. Some say football, some say soccer.